Man prieks būt šeit. Es atkal esmu pēdējo svētdienu, jo es braukšu uz vēl vienu semestru Vācijā. Bet jā, ir forši būt mājās un negribās braukt prom, ja godīgi. Bet jā, man prieks šeit būt. Man prieks, ka es vismaz vēl arī paliku uz kristībām. Vai zināt to, ka Dievs šodien gavilē debesīs? Vai jūs tam ticat? Iedomājieties to bildi, kā visi vecāji, visi tie, kas jau tur ir nonākuši, katrs, kas piesauc mūsu kungu vārdu, visi eņģeļi, viņi šodien gavilē un viņi sauc. Jūs varat to iedomāties. Vai jūs priecājaties šodien? Piecelsimies kājās un dosim tam kungam godu. Ja tu esi priecīgs, tad sauc tam kungam halleluja! 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 Kungs, mēs Tev pateicamies. Kungs, mēs Tev slavējam. Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs. Mēs Tev gribam dot godu par to, ko Tu esi darījis. Par to, ko Tu esi darījis. Kungs, pie katra viena no mums. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka mēs esam šeit tikai un vienīgi Tevs dēļ. Paldies Tev, Kungs, ka mēs varam būt Tavu bērni, jo Tu nāc un Tu nomiri par katru vienu no mums. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka mēs varam būt dzīvībā, jo Tu nomiri par mums. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Halleluja, ka mēs katrs varam būt šeit. Mēs Tev pateicamies par to, ko Tu dari vēl šodien. Mēs Tev pateicamies par tiem, kas nokristījās. Mēs Tev pateicamies par tiem cilvēkiem, Kungs, ko Tu vēl šodien pārcel no tumsas gaismas valstībā, savu mīļā dēlu valstībā. Kungs, mēs Tev pateicamies un mēs Tev dodam visu godu un slavu. Un mēs Tev pateicamies par to, ko Tu vēl darīsi. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka tik daudz vēl Tu gribi glābt. Caur tiem cilvēkiem, kas šodien vēl ir šajā zālē, tik daudz Tu gribi izglābt. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu neesi pārstājis darīt savu darbu. Mēs Tev pateicamies, ka Tu vēl joprojām izrauj no sātana ķetnām, ka Tu vēl joprojām izrauj cilvēkus no tā ātra vilciena, kas dodās pa taisno zeli. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu vēl joprojām glābi cilvēkus. Un tas viss ir Tava asiņu dēļ, jo Tu par mums atdevi visu. Kungs, mēs Tev slavējam un pagodinam. Halleluja! Halleluja! Tu esi cienīgs! Tu esi cienīgs! Tu esi cienīgs! Sauksim vēlreiz halleluja! 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 Kungs, mēs Tev pagodinam. Halleluja! Halleluja! Jūs varat apsēsties. Hurā, brābā, kaši. Hei, jaranamasu. Irabaku, shiramanamaku. Pirms es runāju to, ko es biju sagatavojis slavēšanas laikā, Svētais Gars runāja izdarīt vēl kaut ko citu pirms tam. Un es gribētu izlasīt vienu raksturvietu no Daniela grāmatas 10. nodaļas. Daniela grāmata 10. nodaļa. Un šai nodaļā mēs varam redzēt, ka Izraels jau ir Bābeles šai gūstā jau 70 gadus. Un Dievs viņiem tagad teica, ka 70 gadi būs tas laiks, ko viņiem būs jāpavad gūstā. Un lūk, šis laiks ir pagājis, bet izskatās, ka vēl nekas nenotiek. Izskatās, ka viss ir palicis tāpat, vai Dievs par viņiem ir aizmirsis, vai kas notiek. Es domāju, un šā raksturvieta ir par to, ka Daniels redzēja, kas notiek. Viņš redzēja, ka šie 70 gadi ir pagājuši, bet viņš tā kā izskatījās, ka Dievs neko nedara. Un šeit nodā mēs redzam, ka Daniels nāk tā kunga priekšā, viņš zemojās, kas nozīmē, viņš nāca un viņš gavēja, un viņš lūdz, un viņš tuvojās Dievam, viņš meklēja atbildi savai tautai, viņš tuvojās Dievam, un viņš gribēja redzēt, kā tiešām šis apsolījums piepildās. Viņam bija jautājumi, viņš vērsās pie Dieva, viņš gavēja un lūdz par savu tautu, jo viņam nebija vienalga. Viņam nebija vienalga. Un šeit mēs varam arī lasīt par to, kā tas kungs atbildēja. Tas kungs atbildēja uz vienu vīru lūkšanu. Viņš lūdz par savu tautu. Viens vīrs, un šeit mēs varam redzēt, kas notika, kad viens vīrs lūdz. Es lasīšu no 11. panta, un šeit ir atnācis eņģelis, un viņš dod Danielam atbildi par nākošām lietām, par lietām, kas notiks. Un šeit mēs varam redzēt kaut ko izraisīja vienu vīru lūkšanu.
no 11. panta, un viņš man sacīja, Daniel, mans ļoti mīļais vīrs, uzklausies, ko es tev tagad teikšu, paliec savā vietā, es esmu pie tevis sūtīts. Kad man viņš tā sacīja, kad man viņš tā uzrunāja, es piecēlos nedroši un trīcēdams uz savām kājām, šeit eņģelis ar viņu runā. Tad viņš turpināja, nebīsties, Daniel, jau no pirmās dienas, kopš tu centies izprast notikušo un pazemojies savu Dievu priekšā, tavi vārdi ir uzklausīti, un es gribēju ierasties tavas lūkšanas dēļ, bet persiešu valsts sargeņģelis man atturēja 21 dienu, kamēr beidzot Mihails, viens no galvenajiem sargeņģeļu priekšniekiem, es atvainojos, man nāca palīgā un man izdevās atstāt Mihailu vienu pašu pie persiešu sargeņģeļa. Un es atnācu tev paziņot, kas ar tavu tautu notiks laika galā, jo šī parādība ir par tālām dienām, par pašu beidzamo laiku posmu. Un šeit mēs varam redzēt kaut ko savā ziņā pa prātam neaptveram, kas šeit notiek. Kas šeit notiek? Daniels lūdz. Viņš lūdz, un eņģelis nāk ar viņu atbildi. Viņam ir atbildi uz Daniela lūkšanu, un viņš dodās, lai to sniegt Danielam. Bet garīgajā pasaulē, kas šeit notiek, mēs varam redzēt, ka šo eņģeli atturēja cits eņģelis, kritušais eņģelis. Mēs visi zinām, kad ir gaisma, ir tums, ir debesu valstība, ir arī tums valstība, par kur valda Sātans, un viņam ir arī dēmoni un ļaunie gari, kas darbojās viņa labā, tāpat kā eņģeļi darbojās arī mūsu kunga labā. Un šeit mēs varam redzēt, ka notiek sadursme garīgajā telpā. Daniels lūdz, un viņa lūkšana izraisīja šo sadursmu garīgajā telpā. Un tagad es jums gribu parādīt to, cik lielu iespēju tas atstāja uz visas pasaules vēsturi. Vienu vīru lūkšanu. No 20. līdz 21. pantam. Šeit tur vēl iepriekšējā panta runā vēl par kādām lietām, ko eņģelis teica Danielam. Šeit no 20. līdz 21. pantam. Tad viņš man atbildēja, vai tu zini, kādēļ es atnācu pie tevis? Diemžēl man tagad tūliņ jāatgriežas atpakaļ, lai cīnītos ar persiešu sargeņģeli. Bet, kad es būšu ar to ticis galā, tad ieradīsies Grieķijas sargeņģelis. Bet nav neviena, kas man palīdzētu cīņā pret tiem abiem, kā vien jūsu sargeņģelis Mihails. Un šeit mēs varam redzēt, iepriekš viņš cīnījās pret persiešu sargeņģeli. Un pēc tam Grieķijas. Un, ja jūs zinat vēsturi, pēc Persijas impērijas uzreiz nāca Grieķijas impērija. Tas nozīmē, ka Daniels cīnījās, Daniels lūdz, un tas izraisīja tādu sadursmi, ka notika šī cīņa ar persiešu sargeņģeli. Un pēc tam nākošais bija nākošās impērijas sargeņģelis. Tas nozīmē, ka Daniela lūkšanas dēļ, tāpēc, ka viņam nebija vienalga, viņš pazemojās Dievu priekšā, viņš nāca, viņš lūdz, un viņš lūdz to kungu, viņš arī gavēja. Un šeit mēs redzam, ka viņa lūkšanas rezultātā krita impērijas. Veselas impērijas krita, jo viens vīrs cēlās un lūdz. Vienam vīram nebija vienalga, viens vīrs paņēma Dieva apsolījumu, ko viņš bija devis viņa tautai. Viņš cēlās, viņš lūdz, jo Dieva vārds saka, jums nav, jo jūs nelūdzat. Jums nav, jo jūs nelūdzat. Daniels to saprat, viņš nāca pie tā kunga un viņš lūdz, krīt Persijas impērija, pēc tam krīt Grieķijas impērija, jo viņa lūkšana izraisīja sadursmi. Arī Gins jau šeit teica, ka taisnu lūkšana spēj daudz, un šai raksturvietā vēl tiek runāts par to, kad Elī bija tāds pats cilvēks kā mēs. Elī bija taisns cilvēks, kurš lūdz. Tāds pats cilvēks kā mēs, un kas notika tad, kad Elī lūdz? Tad debesis atvērās un līja pēc gadu pārtraukuma. Ja mēs lūdzam, ja draudz lūdz, tad kaut kas notiek garīgajā telpā, notiek darbība, eņģeļi tiek izsūtīti. Es vienreiz dzirdēju kādu svētru, man ļoti iespiedās atmiņā, kāds vīrs teica, katram cilvēkam debesīs ir tā kā viņam piekomandēti eņģeļi. Un ja tu lūdz, tie eņģeļi, kas tev ir piekomandēti, viņi dodās un viņi darbojās, viņi iet un piepilda tās lūkšanas, kurš tu lūdz. Vai tas būtu par draudz, vai tas būtu par cilvēkiem, kuriem tu lūdz, vai tas būtu par mūsu tautu, vai varbūt par kontinentiem, vienalga, cik tā jūs ejat, lai jūs lūgtu. Lai jūs lūdzat, tie eņģeļi iziet un notiek darbība, mūsu lūkšanas darbojās.
Lūkšana darbojās. Bet tad, ja mēs nelūdzam, tad mūsu eņģeļi garlaikojās debesīs, kas tev ir piekomandēti. Nezinu, kā jūs, bet es gribu, lai mani eņģeļi strādā. Protams, tie ir kunga eņģeļi, un viņš viņus izsūta ārā. Bet es gribu lūgt, un es gribu redzēt to, kā Dievu roka parādās manā dzīvē, manā ģimenē, mūsu draudzē, mūsu valstī, mūsu kontinentā, kur mēs Eiropā esam. Es gribu redzēt, kā Dievs darbojās, draudzes ceļās, cilvēki, kur pasludina Dievu vārdu ceļās, jo tas viss ir par debesu valstību, tas viss ir par debesīm. Mēs uz šīs zemes kā draudz esam. Kā sauc tos, kas tā kā reprezentē valsts citā valstī? Vēstnieki, tieši tā. Mēs šeit esam kā vēstnieki. Mums ir jāreprezentē debesis. Ļoti daudz draudzes kristieši, viņi to nesaprot un nedzīvo tajā. Es nezinu, kā jūs, bet es gribu celties, es gribu piepildīt to mērķi, kas ir manā dzīvē. Es gribu, lai šī draudze to piepildi. Mūsu lūkšana ir spēks. Un es nezinu, kā jūs, bet es gribu redzēt Dievu roku manā dzīvē darbojamies. Es gribu redzēt viņu roku manā dzīvē katru dienu. Es gribu redzēt to, kā viņš darbojās rītā, pusdienas laikā, vakarā manā dzīvē, katru dienu. Un tāpēc es gribētu, es zinu, ka mēs daudz stāvējām, bet mēs varētu piecelties atkal kājās un lūksim. Un lūksim, jo taisna cilvēku lūkšana daudz spēja. Daniels lūdz viens vīrs un impērijas sabruka. Tāpat no tavas lūkšanas Dievs dzird katru tavu lūkšanu. Un ja tu lūdz pēc viņa prāta, ir rakstīts, kas lūdz, tas saņem, kas klauvē, tam tiek atvērts. Kas meklē, tas atradīs. Tad pacelsim savu balsu un lūksim, lai Dievs darbojās mūsos, lai Dievs darbojās mūsu ģimenēs, lai Dievs darbojās šai draudzē, globāli draudzē, lai pamožās draudz, lai pamožās un cietokšņi mūsu vidū sāk brukt, lai tiek noārdīti visi dami, kas attur šīs dzīvās ūdens traumas, kas izmaina mūsu draudz cilvēks mums apkārt, un tad tālāk pilsētas un valsts. Tas kungs ir dzīvs, un čūskas galva ir samīta, un Ēlas vārtiem nebūs draudz uzvarēt. Celsimies, bet pirms mēs ceļamies, mums ir jālūdz, jo mēs neredzēsim, ja mēs nelūksim. Tad pacelsim savus balsus un lūdzam. Jā, un kad Elans teica šo, es ticu, ka tas bija tā kā pravietisks vārds, kad Elans teica to, kad tas kungs mums iet pa priekšu, mums iet pa priekšu, un viņš sadragā čūskai galvu, tad es gāju šajā svētceļojumā, un es redzēju tik daudz čūskas, kā vēl nekad savā mūžā kopā. Tik daudz čūskas bija uz ceļiem, uz takām. Es tikai gribu pateikt to, ka tas, ko Elāns teica, tas ir jā un āmen. Bet visas tās čūskas, izņemot dažas, es vairs neatceros 3 vai cik, viņas visas bija beigts. Viņas visas jau bija beigts. Tas tā nozīmē ko? Kas tad viņas nobeidz tās čūskas? Tas kungs mums iet pa priekšu. Tas kungs mums iet, un tā bija zīme, ka viņš mums iet pa priekšu. Mežā uz takām beigt čūska, tāda izšķaidīta. Tur beigt čūst, malā. Tas kungs iet pa priekšu, jo tur arī bija odas, un kāds varēja iekūst. Tā kā šis vārds bija. Paldies tev. Halleluja. Halleluja. Turpināsim lūgt un lūdzam savos kambaros, jo tad, kad jūs sāksiet lūgt, tad lietas sāks mainīties. Tad, kad tu sāks lūgt par sevi, tad arī lietas tevī sāks mainīties. Lūdzu par sevi, lūdzu par savu ģimeni. Bieži vien mēs sakam, es jau gribu, lai viņš atgriežas. Bet cik daudz tu lūdz par to cilvēku? Cik daudz tu lūdz? Es jums saku, ja jūs paņemsiet un to vienu cilvēku tā kā mērķī, lūgsiet par viņu. Kaut kas sāks mainīties, kaut kas sāks notikt, jo kaut kas kustās garīgajā telpā. Un katrs no jums šodien jau domā par kādu cilvēku. Šajā brīdī es ticu, ka Svētais Gars jums atgādina par cilvēku. Viņš teica, ka tev par viņu ir jālūdz. Sāc par viņu lūgt katru dienu, vismaz 5 minūtes, un pēc mēneša tu redzēsi, ka kaut kas izmainīsies. Jo taisna lūgšana spēj daudz. Halleluja, kungs, es tev pateicos. Halleluja, Dievs, mēs tev pateicamies, ka tu esi dzīvs un ka tu esi šeit, un mēs tev pateicamies, ka tu mums ej pa priekšu. Un tāpēc, ka tu mums ej pa priekšu, tāpēc mēs varam izcīnīt uzvaru.
Tāpēc mēs varam ieiet apsolītajā zemē, jo tu mums ej pa priekšu, kungs. Tāpēc mēs varam sakaut Midiānu. Kā viens vīrs mēs varam sakaut Midiānu kā vienu vīru, jo tu esi ar mums. Un tikai tāpēc, ka tu esi ar mums, kungs, bet mēs tev pateicamies, ka ja tu esi ar mums, tad kas vien var būt pret mums? Neviens. Jo tu ej priekšā, ja tu ej pa priekšu, mums ir garantēta uzvara. Halleluja! Halleluja! Kungs, es tev pateicos, ka tu mums ej pa priekšu. Un tāpēc mēs esam uzvarētāji. Un tāpēc mēs varam tur ieiet, kur tu mūs ved. Halleluja! Mēs tev pateicamies, kungs. Halleluja! Halleluja! Es lasīšu no 23. psalma. Tas kungs ir mans gans. Un šodien es gribu runāt uz cilvēkiem, kur jūtās tā, kā viņi iet cauri tumšām ielējām. Tad arī kas būtu tas pārbaudījums vai cīņas, kurām cilvēki šodien, es runāju šodien arī pats uz sevi. Mēs katrs ejam kaut kādām pārbaudījumiem cauri, varbūt kāds šobrīd nejūtās tā, ka jūs esat tumšās ielējās, halleluja. Bet viņas nāk un viņas būs, un tumšas ielējas katram ikvienam no mums būs, un es arī runāšu par to, kāpēc Dievs pieļauj tumšās ielējas. Bet es gribu tieši runāt uz šodien uz tiem, kurš šajā brīdī jūtās tā, ka viņi ir tumšā ielējā. Es lasīšu 23. psalmu. Tas kungs ir mans gans. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš man vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina man dvēseli un ved man pa taisnības ceļiem savu vārdu dēļ. Jebšies arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunumu nebīstos, jo tu esi pie manis. Tav gan vēzd un tavs gan zīzls man iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļu man galvu, mans kauss ir piepildīts, pilns līdz malām. Tiešām labums un žēlastība man pavadīs visu man mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Halleluja! Vai tas kungs ir tavs gans? Vai tas kungs ir tavs gans? Cik labi ir, ka viņš ir mūsu gans, jo viņš ir labais gans. Tavs gans tev grib vest uz zaļainām ganībām un pie skaidra ūdens. Viņš grib tev paburot, viņš grib tev padzirdīt, katru vienu no mums. Un viņš grib tev klāt galdu, un viņš grib piepildīt tavu kausu pilnu un visu šīs lietas, kas šajā psalmā ir rakstīts. Viņš to grib darīt, jo viņš ir labs gans un viņš par savām avīm rūpējās. Viņš par tevi grib parūpēties. Tā ir viņas sirds ilgas par tevi rūpēties un tevi vest. Bet šeit ir arī 4. pantā rakstīts, jebšer es arī staigāju tumšā ielējā, taču es nebīstos, jo viņš ir pie manis. Mēs dažreiz ejam cauri ļoti tumšām ielējām. Un bieži vien šīs tumšās ielējas arī ir, mēs viņas esam nonākuši iespējams pat mūsu kļūdas dēļ, mūsu vainas dēļ, un mēs kaut ko izdarījām, vai mēs kaut ko palaidām garām, vai mēs kaut ko varbūt neizdarījām, kas mums būtu bijis jāizdara, un mēs esam nonākuši tumšā ielējā. Un liekas, viss ir tā kā tumšs, un tu īsti neredzi. Un tu neredzi to gaisu, un varbūt tuneļa galā, kā šis teiciens saka. Un vienalga, kāds šis pārbaudījums būtu, varbūt kāds tuvinieks pret tevi ir sacēlies, tu personīgi ej kaut kādām lietām cauri. Varbūt šī tumšā ielēja patiesībā ir tavs prāts, tav iekšiene. Varbūt tas sajūta, tas smagums, ar ko tu cīnies iekšā, varbūt šī ir tā tumšā ielēja, kur tu ej cauri. Un tas var būt ļoti daudz dažādas lietas. Mums nāk pārbaudījumi, notiek vētras, un viss kaut kas notiek. Man šajā gadā arī bija diezgan daudz lietas. Pagājušajā gadā, jaunajā gadā, es biju Rumānijā konferencē, un Dievs man teica, ka es tev gribu kārtīgi salauzt šajā gadā. Tā kārtīgi salauzt, lai es no tevis varu izmainīt, izveidot to, ko es gribu. Pilnīgi tieši tā, kā es gribu. Un es nemaz visas lietas nestāstīšu, bet ļoti daudz notika tur Vācijā, un arī šeit jau arī bija, un tad vēl tā avārija, un viss kaut kas notiekās. Un daudz lietas es pat vēl neesmu gatavs stāstīt, bet bija diezgan trakas gads, un brīžiem es nesapratu Dievs, kāpēc.
Un kāpēc tu to visu dari? Un arī ļoti tumšs ielai, protams, bija tas laiks, ka man bija depresija un man bija pašnāvības domas, kas jau bija pirms 3 gadiem vai 2, Un man visu laiku bija tāds jautājums, kāpēc? Un kāpēc tu to visu dari? Un kāpēc tas notiek un tas notiek? Un kāpēc tu tās lietas pieļauj? Un kāpēc man tām lietām ir jāiet cauri? Un kāpēc manā dzīvē izskatās, ka es patiesībā tā īsti nevirzos pat varbūt uz to vietu, kur tu man teici, ka tu man gribi aizvest? Kāpēc visi tie sapņi un vīzijas, ko tu man rādīji, kāpēc tā īsti neizskatās, ka tu viņus patiešām piepildīs un izstās? Un, protams, kad es arī esmu vainīgs pie tā, ka varbūt manā brīdī kaut kādā brīdī manī bija šī tumšā ielai, manā prātā, visi tie meli, kuriem es ticēju. Kāpēc? Kāpēc es tur nonācu, Dievs? Un es domāju, ka mums katram ir bijušas tādas lietas, kas mums ir tā kā, kā vētra, šis vilnis, kas ir triecies pret mums. Varbūt jūs šobrīd ejat kaut kam tādam cauri, varbūt vēl nē. Bet ko darīt tādos brīžos, kad nav viegli? Kad nav viegli, izskatās, ka tur ir vētra, tur ir uzbrukums. Un tajos brīžos dažreiz pat gadās tā, ka izklausās, ka tu pat nedzirdi Dieva balsi, ka tev liekas, tu viņu nejūti. Tad, ja tu viņu pazīsti, tu zini, ka viņš vienmēr ir ar tevi, bet tāda sajūta. Ir grūti, ir sāpes, ir grūti, viņš mūs ved cauri sāpīgām lietām. Katrs mēs tām esam gājuši cauri, vai arī iesim. Un tad, kad es aizbraucu uz to Vāciju, mēnesi iepriekš es biju bijis tai nometnē, kur no manis izdzina ļaunos gārus, kur beidzot viss izmainījās. Un es esmu brīvs no pašnāvības domām, es esmu brīvs no depresijas un viss tas, bet tad es gribēju doties kalpošanā. Man likās, es esmu gatavs, tur es biju tā aizdedzies uz ielām, es tur sludināju un tas. Un man likās, man ritīgi labi ir, un tad visi jābrauc ir nākošajā misijas braucienā uz Ugandu ar maniem līderiem. Un viņi man pat teica, ka viņiem liekas, ka es būtu gatavs jau braukt. Un es jau neiestājos nevienā skolā, es jau biju sagaidījis septembri, man likās, es nekur nestāšos iekšā, es strādāšu, un decembrī es braukšu uz Ugandu misijas braucienā. Un man bija viss plāns ļoti labi izdomāts, ka es jau iešu pilnu laiku kalpošanā pēc Ugandas un tā tālāk. Un viss būs kārtībā. Tā īsti nesanāca, kā jūs zinat, es aizbraucu uz Vāciju. Un tad, kad man teica, ka tur ir pieejama budžeta vieta un es varētu braukt mācīties, es lūdzu un es domāju, es negribu braukt. Ko es tur darīšu? Man būs jāmācās teoloģija, ritīgi akadēmiski, viss man būs jāmācās, un tad es būšu kaut kādā ciematā, kaut kādā melnajā mežā. Es gribēju vēl pirms tam nedaudz, es gribēju braukt uz Ameriku uz 3 mēnešiem, kur man likās tā programma, kas tur vienai draudzē ir, viņi man tā sagatavots, ka es būšu dzīvē sagatavots visai kalpošanai katram brīdim. Es jau biju sagatavojies, jau izdomāju, ka tur es braukšu un es visu darīšu un viss būs kārtībā un tas viss ļoti ātri notiksies. Un tad 3 mēnešu vietā Amerikā man aizsūtīja uz nepilniem 3 gadiem uz melno mēnesi. Ko es runāju? Uz melno mežu. Wow, ok. Gadās, laikam. Jā. Un man jāsaka tā, ka pirmie es, protams, paklausīju Dievam. Es paklausīju, man liekas, protams, es gribēju tā, bet tas, ko es tagad saprotu, ir man ar tevi pietiek. Un arī, kur tu man sūtīsi, tur es arī došos. Es aizbraucu uz Vāciju un bija ļoti grūti pirmie mēneši, un man likās, ko es tur daru. Man tā, es nezinu, es mēģināju mācīties, un man jau bija labas atzīmes, bet tajā brīdī es arī sapratu, ka nav nemaz tā, ka šitā vienā brīdī, un es esmu perfekts, un man viss sanāk, un pēc tās Somijas arī nekādas problēmas vairs nav, bija jāatjauno prāts, un vēl daudziem meliem es vēl joprojām ticēju, un tas prasīja darbu. Tas prasīja darbu, lai es varētu izmainīt un atjaunot to savu domāšanu tā, lai es redzētu sev kā Dieva bērnu, lai es nenosodītu sev visu laiku, jo arī tā bija mana problēma pirms tam. Un tad vēl tas, un vēl tajā laikā man ar pornogrāfiju arī bija problēmas. Man likās, ka pēc Somijas vairs nebūs, bet tomēr nedaudz vēl bija kādu laiku. Un bija vispār diezgan traģiski tie pirmie mēneši, jo es sapratu, ka nemaz tik
ka Dievam vēl ļoti daudz, ko pie manis ir mainīt, un tāpēc viņš man arī uz turien aizsūtīja. Jo pirmajos mēnešos, pirmajā semestrī, es jums tagad pastāstīšu, kāds bija mans grafiks. Es gāju gulēt 6 no rīta, un es cēlos 15 minūtes pirms 8, aš saģērbos un skrēju uz stundām. Un kāpēc? Jo pēc stundām, es tur paēdu, tad man bija tur jāpastrādā nedaudz, tad es kaut ko varbūt dažreiz ar draugiem kaut ko padarīju, tad bija vakariņas 6, un pēc vakariņām 6 es pazudu savā istabā un es skatījos filmas un seriālus līdz 6 rītā. Ne? Nebija labi, galīgi nebija labi, un vēl pa vidu bija pornogrāfija, un man likās, es nezinu, man gribējās arī braukt mājās, jo tur tā skolā, man bija tāda sajūta, es tā kā nedaudz no sākuma vainoju skolu, kad es esmu tā kā kaut kādās lietās nedaudz atkrīts atpakaļ. Man likās, skola ir vainīga, jo lūkšanas tur īsti nav, un prezidents nenāk pretī, un man neviens neprasa, kā man iet, un šitādas pretenzijas, un tas man bija, un tas, mēs gan visi tādi bijām tajā pirmajā semestrī, bet, un tomēr, liekas, ko es tad daru, Dievs? Kāpēc man šeit ir jābūt? Un tāpēc, kad bišķiņ atkal sliktāk sāk palikt, es sāku justies vainīgs, un es arī vairs nelūdzu. Es tā kā mēģināju, protams, bet nelasīju tik daudz, atkal kā no sākuma bija. Man kā liekas, es cīnos, un atkal tā tumšā ielē prātā, un kas notiek. Un nevienā brīdī nebija tā, ka man bija tik slikti kā pirms tam skaidra lieta, jo es biju tā kā atbrīvots un tā. Bet vienkārši es nesapratu, ko lai es tagad daru, jo, protams, viņš tev atbrīvo, bet tad tev vēl jāiet cauri kaut kādām lietām, tev pašam jāpieaug, tev jāiemācās, kā pašam cīnīties un tā kā uzturēt to savu prātu arī kārtībā. Un nebija viegli. Un man likās, ka es esmu uz galīgi nepareizo vietu aizbraucis, jo man likās, ka man tur neviens nepalīdz, nekas tur nenotiek. Bet, Dievs gribēja pats ar mani strādāt. Un tad man likās, es arī īsti neredzu, kā šī vieta man var sagatavot manam aicinājumam. Es iemācīšos teoloģiju, es sapratīšu to, un es varēšu paskaidrot to, un tas, un tas, un tas. Bet man tik daudz teoloģiju 3 gadus vajadzētu mācīties, lai es varētu piepildīt savu aicinājumu, kas vairāk ir evanģelizācija, kas vairāk ir, lai pamodinātu cilvēkus, un tas, un tas, un tas. Bet te man jāmācās akadēmiski teoloģija tagad. Un bija ļoti grūti. Es tagad to varu stāstīt ar smaiņu sejā, bet bija ļoti daudz reizes, ka es vienkārši tur raudāju. Un es domāju, Dievs, vienreiz es jau pārbaudīju biļetes atpakaļ uz mājām, jo man bija nauda nedaudz jau. Višķiņ bija palikusi, tad es skatījos biļetes, jo es gribēju braukt mājās. Un tad es Dievam prasīju, kāpēc tu tā dari, kāpēc tu tā kā visu uzreiz nepaņem nost, kāpēc vēl ar to jācīnās, kāpēc tu nevarēji man no pilnīgi visu atbrīvot jau tā vienā reizē, un tad es būtu varējis visu darīt un visu būtu kārtībā. Un tad bija kāda mums tā kā kurs par 1. Mūzes grāmatu, kuru mēs gājām cauri, man liekas, tas bija uz oktobra pašām beigām. Un tur mēs gājām cauri Mūzes grāmatai, katram pantam mēs izgājām cauri, un mums tur mācīja tādu veidu, kā studēt Bībeli, un tad mums bija katrs pants jāiet cauri un jāstudē tādā veidā, tajā specifiskajā metodē. Un tad mēs nevis uzdūrāmies, bet 1. Mūzes grāmatā ir tāds stāsts par Jāzepu. Un šis bija mans lūzuma punkts, kad es sapratu, kāpēc es esmu tajā skolā nonācis, jo es galīgi to nesapratu. Es katru dienu Dievam jautāju, kāpēc. Un tad es skatījos to Jāzepu ceļu. Un man likās, ka man Dievs atkal bišķiņ atstājis. Viņš man kaut kur melnajā mežā iemet un atstāja tur, lai es nezinu, ko daru, mācos visu laiku. Bet, un es lasu šo Jāzepu dzīves ceļu. Un es tajā laikā nesapratu grūtības, pārbaudījumus, kas tas tāds ir, es neticēju tādam tūkstnešu laikam, kāpēc tādiem būtu jāiet cauri, viss taču ir labi, vienmēr ir uzvēja, katru dienu viss ir kārtībā, vienmēr ir prieks, viss ir brīnišķīgi, vienmēr. Un tad, man likās, ka tā jābūt ir. Bet tad es lasīju Jāzepu ceļu, un liekas, es jums nedaudz īsumā pastāstīšu. Jāzeps bija Jākaba dēls. Un viņam bija sapņi, viņam bija daudz brāļu, un viņam Dievs deva sapņus. Viņš nebija jaunākais, bet viņš nebija arī vecākais, bet viņš bija viens no daudziem brāļiem. Un
Viņam Dievs deva sapņus. Bija sapņi, ka viņš valdīs par saviem brāļiem. Viens sapnis vēl bija arī, ka viņš valdīs par saviem vecākiem. Un principā viņam Dievs rādīja liels sapņus, ka viņš valdīs un viņš izdarīs to un viss ir kārtībā. Un Jāzeps ir priecīgs, viņš pastāsta saviem brāļiem, kad es pār jums valdīšu, principā. Brāļiem tas īsti nepatīk. Iemet viņu bedrē un pēc tam viņu pārdeva verdzībā. Iedomājieties, Dievs tev parāda sapni, jūs noteikti visi, vai vismaz lielākā daļa jau esat saņēmuši, ja vēl ne, tad saņemsiet sapņus no Dieva vīzijas, ko viņš grib darīt caur jūsu dzīvēm. Un mums visiem ir šis sapnis un ir šīs vīzijas, un liekas, viss uzreiz tagad notiks un viss uzreiz piepildīsies. Un tāpat Jāzepam, es domāju, ka viņš redzēja, viņš domāja, kur katru dienu, vai drīz, bet tad viņi pārdod verdzībā. Viņš nonāca Potifara namā Ēģiptē, viņa aizved tie, kas viņu nopirka. Un viņam tur klājās ļoti labi, un tur pat ir rakstīts, viņam klājās ļoti labi, jo Dievs bija ar viņu un viņam palīdzēja visās lietās. Dievs bija ar viņu, lai gan viņš bija verdzībā, viņš tika pārdots, un tā kā viss bija kārtībā. Un tad, kas notika? Potifara sieva gribēja viņu tā kā savaldzināt, un ko Jāzeps darīja? Viņš pēc tam iemet cietumā, kā jums liekas, kāpēc? Jo viņš aizmuka, viņš izdarīja pareizo lietu. Dieva acīs viņš pieņēma pareizo lēmumu. Un kāds bija sekas? Mums liekas, tad Dievs viņu svētīja, iecēla tādā amatā uzreiz, jo viņš izdarīja pareizo lietu. Mums arī bieži vien ir visi tie jautājumi, kāpēc tas notiek, kāpēc tu to dari, kāpēc man jāiet šim pārbaudījumam cauri, es taču neko slikti neizdarīju, kāpēc tas atnāca. Un viņš izdara pareizo lietu, viņš aizbēg no grēka un viņu cietumā iemet. Viņš ir cietumā kopā, viņš tur bija 3 gadus, bet pēc kaut kāda laika viņam parādījās izdevība, tā kā gaisma tuneļa galā. 2 vīri, man liekas, dzērāji, tā kā nesējs un maizes pienesējs, dzērienu nesējs. Kaut kā tur bija. Es angliski labāk zinātu. Bet, principā, šie 2 vīri, kas kalpoja arī tā kā faraonam, viņi tika iemest arī cietumā ar viņu. Un viņi redzēja sapņus. Un Jāzeps viņus varēja izskaidrot, jo Dievs viņam tā kā atklāja šo nozīmi. Un viņam parādījās šī gaisma tuneļa galā, kad varbūt, jo viens sapnis skaidrojums bija tāds, ka viens no viņiem principā tiks pakārts, un otrs atkal tiks savā amatā pie faraona. Un šī gaisma tuneļa galā, tūlīt es tikšu ārā, jo viņš izies, un viņš par mani pastāstīs, jo es viņam palīdzēju, viņš par mani ļoti labu vārdu ieliks faraonam, un tūlīt es tikšu brīvībā. Un par viņu aizmirs. Par viņu atkal aizmirs. Un tur atkal tomēr ir rakstīts, ka cietumā Dievs bija ar viņu. Tur ir rakstīts, Dievs bija ar viņu cietumā, un tāpēc cietumā viņam bija ļoti laba slava, un viņš pāraudzīja pārējos cietumniekus. Bet tomēr viņš ir cietumā. Un vispār, kā viņš var valdīt par saviem brāļiem, viņi ir kaut kur tālu prom, viņš ir kaut kur cietumā, nezināmā, kaut kādā Ēģiptē, tajā laikā Ēģipte bija tā lielākā valsts, bet tomēr Ēģiptē cietumā, vispār nav nekāds, tas galīgi neloģiski ir. Pilnīgi un galīgi neloģiski, kā šie sapņi var piepildīties. Vai Dievs piepildīs to, ko viņš ir runājis? Un tad šis stāsts nobeidzās principā ar to, ka faraonam bija sapnis, beidzot par viņu atcerējās tas cilvēks, kurš arī dzirdēja, ka faraonam bija šis sapnis, un Jāzeps viņiem izskaidroja viņu sapni. Viņš tika ārā, viņš izskaidroja faraona sapni, un viņu iecēla ļoti augstā amatā. Viņš bija 2. cilvēks zem faraona. Un šajā laikā Ēģipte bija numur 1 valsts, un faraons bija numur 1 cilvēks uz zemeslodes. Tas nozīmē, ka Jāzeps bija numur 2 uz visu šīs pasaules, numur 2 ietekmīgākais cilvēks uz visas zemeslodes šajā laikā. Un padomājiet par to ceļu. Viņam bija sapnis. Dievs viņam parādīja, ko viņš viņa dzīvē grib izdarīt. Tad viņš tika pārdots verdzībā. Tur viņam labi gāja, jo Dievs bija ar viņu. Viņš izdarīja pareizo lietu, viņu iemet cietumā. Tas tā diezgan negodīgi, man liekas, pat var izklausīties, ja mēs uz to tā sākam skatīties.
Un tad, varbūt, ka viņš tiks ārā, parādījās šī iespēja un bum, ciet durvis viņa deguna galā. Un viņš tika aizmirsts. Un tad pēc vis tā viņš visam tam bija izgājis cauri. Visam tam viņš bija izgājis cauri un liekas, kāpēc man tam ir jāiet cauri, kāpēc ir jāiet grūtībām cauri, kāpēc ir šie pārbaudījumi, kāpēc ir viss šīs cīņas. Viņš nonāk tajā vietā, kur viņam bija jānonāk. Bet kāpēc? Un Dievs uz mani runāja caur šo stāstu, ka visam ir kaut kāds iemesls. Dievs viss dara ar kādu mērķi. Un ne tā, ka viņš šīs lietas izdarīja, viņš iemet Jāzepu cietumā, bet viņš pieļāva. Kāpēc? Tam ir kaut kāds mērķis. Tam ir mērķis, un es gribu runāt uz tiem, kas šobrīd jūtās tā, ka, es nezinu, varbūt kādam tāda sajūta, ka Dievs jūs ir atstājis, jo apstākļi rāda, ka viss neiet kārtībā, vai ir tāda vētra, un ir tādas problēmas, un ir tāda pārbaudījuma. Es gribu izlasīt raksturvietu no Jākaba vēstules 1. nodaļas. Jākaba vēstule 1. nodaļa no 2. līdz 4. pantam. Tur ir rakstīts: Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādām, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma. Un šeit ir lietot šis vārds kārdināšanas. Cik es pārbaudīju visos citos tulkojumos, tur runa iet par pārbaudījumiem, un latviešu valodā vispār bieži kārdināšanas tiek tā kā, tur pareizāks vārds būtu tā kā pārbaudījumi. Un šeit mēs redzam, ka Jākabs raksta: Turiet to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādos pārbaudījumos, es teikšu. Ka jums ir jāiet cauri kaut kādām lietām, ka viss vienmēr nav viegli, bet jāiet kaut kādām sāpēm un grūtībām cauri. Turiet to par lielu prieku. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Tā rada izturību. Bet ja kādam, 4. pants, bet izturību, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu caurim pilnīgi un jums nebūtu nekāda trūkuma. Dievs grib, lai tu pieaudz. Viņš grib tev veidot, viņš tevī grib radīt kādas lietas, kādas rakstura īpašības. Viņš grib tevī raksturu izveidot. Jo viņš grib, ka tu stāvi stingrs, stabils ar stingru mugurkaulu un tu nešūpojies. Lai tev nebūtu šīs dubultās dvēseles, lai tu būtu salauzts tik tālu, ka tu teiksi, Dievs, man ar tevi pietiek, un arī kas notiek, es zinu, kas tu esi, es tevi pazīstu, un es tevi uzticos, un es tevi stipri pieķeršos, un es zinu, ka tad tu man izglābsi. Viņš grib tevī radīt raksturu, ka tev ir izturība. Jo tur arī Filipiešiem Pāvils visu laiku raksta: priecājieties. Ziniet, Filipieši gāja cauri ciešanām. Viņi gāja cauri ciešanām šajā laikā. Un Pāvils raksta: priecājieties, priecājieties, priecājieties. Un ko gan mēs varam zināt šajos laikos dzīvot, kas notiks pēc 5 gadiem, pēc 10 gadiem? Kam mums būs jāiet cauri, kam tev būs jāiet cauri. Dievs tevī grib radīt raksturu, kur viņš var lietot. Raksturu, kad tu dari lietas tad, kad tu viņas gribi, tad, kad tu viņas negribi. Tad, kad tu esi uzticams lielumā, kad tu esi uzticams mazumā, kad tu tiešām piepildīsi to lietu, ko Dievs tev ir paredzējis. Dievs negrib, ka mēs tiekam uzmest kā zvaigznes, un tad mēs spīdam, un tad pēkšņi nokrītam, jo mums nebija raksturs, mēs iekritām tajā kārdināšanā, mēs sākām izšaubīties tur, un bum, mūsu kalpošana nokrīt, un tas, ko Dievs cēl, vai tas, ko mēs, tas, kas tika celts, viņš vienkārši nogrūst. Dievs ir vairāk ieinteresēts tajā, lai tu noskrietu savu sacīkstu līdz galam uzticams, nekā lai tev būtu viegli. Nebūs viegli. Jēzus pats teica, jums būs bēdas. Mums katram būs bēdas un būs jāiet cauri kādām lietām. Bet Dievs grib radīt tevī izturību. Romiešiem 5. nodaļa.
Romiešiem 5 no 3 līdz 5. Bet nevien par to mēs teicam sev laimīgs arī savās ciešanās. Mēs teicam sev laimīgas savās ciešanās. Zinādam, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamat kaunā, jo mūsu sirdīs izliet Dievu mīlestību ar svēto garu, kas mums dots. Viņš grib mūs darīt pastāvīgus. Lai nāk tā, ka mēs šūpojamies, un tajā dienā mēs jūtamies tā, un tāpēc mēs sākam šūpoties. Un tas vilnis atnāk, un mēs vispār nogāžamies gar zemi. Viņš gribēja tu stāvēt, tu būt stingrs, iesakņojies, un negrīļotos apkārt pie pirmām problēmām, pie pirmā kārdinājuma. Viņš tev grib nostiprināt. Viņš grib, lai katrs kristietis viņā pieaugtu, iesakņotos. Viņš grib, lai mēs katrs pieaugtu. Katrs no mums šai vietā. Mēs nedrīkstam stāvēt uz vietas. Viņš mūs grib pārveidot, lai mēs būtu viņam līdzīgāki. Vien tā mēs varam viņu pareizi arī reprezentēt, kā es no sākuma teicu. Tad, ja mēs kļūstam līdzīgāk un līdzīgāk un līdzīgāk viņam, ikdienas no spožuma uz spožumu viņš mūs grib audzēt, veidot, salauzt dažreiz, lai viņš no mums varētu izveidot to trauku, ko viņš tad arī var lietot, to trauku, kurš būs uzticams kalpošanā līdz pašām beigām un pabeigt šo sacīkstu labāk nekā iesāk. Katrs ir viens no mums šajā telpā, es nezinu, kur jūs esat savā gājumā ar Dievu. Jūs varat pabeigt daudz labāk nekā jūs tagad skrienat, nekā jūs skrējāt sākumā, jūs varat pabeigt labāk. Mēs katrs skrienam šajā sacīkstā, arī Nātans Moris te konferencē runāja par to, ka mums ir jāskrien ar lāpu. Mums ir jāskrien ar lāpu, un tas ir maratons. Un maratonu nav viegli noskriet, mums ir jāskrien, un mēs nedrīkstam apstāties. Un tāpēc Dievs dara kaut kādas lietas mūsu dzīvē, lai mūs norūdītu, lai mūs darītu pastāvīgs, lai mūsos būtu izturība, lai mēs būtu uzticami līdz galam un vienmēr, un lai arī kas nāktu pret mums, lai mēs pazītu viņu. Un iet tur, kur viņš mums liek iet, pat ja ir grūti, jo nebūs viegli. Daži no mums dosies uz valstīm, es domāju, kādu no maziem jauniešiem iespējams, ka aizbrauks uz kādu valstu, kur būs ciešanas, kur kristieši tiek vajāti, kur ir bats. Mans brālēns Marks šobrīd ir Kongo, vai, man liekas, viņš kaut kur ļoti drīz brauc atpakaļ. Nav ko ēst, viņam arī nav ko ēst. Viņa komanda, knapi iztiek. Jo tur ir bats, tur ir ļoti liels bats. Dievs tev grib audzēt un pieaudzēt, lai tevī būtu šis raksturs. Un arī mans tētis pēdējā laikā, viņš bieži tā saka, ka tad, kad ir grūtības, tad nāk ārā tas, kas tevī patiesībā ir. Tad, kad tev spiež, tad, kad ir problēmas, tad, kad tu ej cauri tumšai ielai, tad patiesībā parādās tas, kas tev ir iekšā. Un tas ir labi, jo tad mēs redzam un mēs saprotam, ka mums vēl daudz ir ko mācīties, daudz ir ko mainīt. Un tad tajos brīžos viņš arī izvalk to no tev sārā, tu to ieraugi, tad tu vari nākt pie viņa, nožēlot un arī darboties un virzīties tajā virzienā, lai tās lietas tevī tiktu izmainītas. Pacietība. Man bieži vien nav viegli ar pacietību. Pacietība ir lieta, pie kuras es vēl joprojām strādāju. Es neesmu īsti pacietīgs. Un tad, kad ir tāds moments, kad man ir jāgaida, vai tas notiek, un man tā kā jāturās, lai es nepateiktu kaut ko tādu, ko man nevajadzētu pateikt, tajā brīdī arī parādās, cik tev daudz tās pacietības ir. Un Dievs grib izmainīt, un viņš tev dod šīs iespējas, viņš tev ved cauri lietām. Viņš tev ved cauri šiem pārbaudījumiem, viņš tev dod pārbaudījumus, kas pārbauda tavu pacietību. Un tad, kad tu redzi, ka tu vēl neesi pilnīgs, tad tu vari spērt šos soļus, kas tev ir jāspēr, lai tas mainītos tevī iekšā. Pirmkārt, jau tas ir meklēt viņu, būt viņu klātbūtnē, jo viņš tev izmaina. Svētais gars tev no iekšienes grib izmainīt. Un tad viņš tev arī dod šīs situācijas, lai tu vari pieņemt šo izvēli tajā momentā, vai tu būsi pacietīgs vai ne, vai tu turēsies vai tu neturēsies, vai tu laidīsi to, kas tevī ir iekšā, vai kas grib izvērdēt dusmas vai nē. Un tā pamazām, tas ir process, un katru dienu mēs pieņemam lēmumus. Viņš tev grib izmainīt, un tas ir arī ļoti, ļoti kopā iet ar to, ko man tēcis pagājušajā nedēļā sludināja, ka viņš grib tevī izveidot Kristu. Viņš tevī grib izveidot Kristu. Un Jāzeps gāja tam visam cauri, un viņš varēja ļoti aši nonākt šajā postenī, bet
šajā pozīcijā kā otrs ietekmīgākais cilvēks uz zemeslodes šajā laikā, bet vai viņš to būtu izturējis? Vai tad, kad ja viņš no sākuma būtu iecelts šajā pozīcijā, vai viņš nebūtu kritis kādā kārdināšanā, vai viņš nebūtu palicis augstprātīgs? Dievs viņu ved tam visam cauri, viņš gatavoja viņu. Dievs viņu izstaipīja, lai viņā varētu daudz vairāk ielikt iekšā. Un Dievs katru vienu no mums grib lietot. Viņš grib. Un mums jāļauj, lai viņš mūs pārveidot. Un šis process būs līdz pašām beigām. Bet ļausim viņam pie mums darboties. Ļausim viņam mūs izstaipīt, lai viņš var vairāk mūsos ieliet iekšā. Šīs lietas notiek ar mērķi. Viņš tevī grib izveidot raksturu. Bet tad arī ir otra lieta, ka mūsu salauztība var pabarot cits. Un man ļoti spēcīgi runāja, kad Natans Moris sludināja par šo raksturvietu, kur Jēzus pabaroja šos 5000 un tad 4000. Un es pēc tam vēl daudz par to domāju, un es vēl tajā iedziļinājos. Un tas bija, ka viņš tevi salauž, lai viņš varētu pabarot citus. Es tā dažreiz saku, tavs mēsls viņš grib pārveidot par vēsti. Tavs mēsls viņš var radīt par vēsti. Es biju ļoti pamatīgās problēmās mēslos un tajā grēkā pašnāvība, depresija, pornogrāfija, viss tās atraidījums, viss tās lietas. Un tagad es varu iziet uz ielas un es varu palīdzēt tiem cilvēkiem, es varu pasludināt un es viņiem varu teikt, tas kungs atbrīvo, viņš tev var izvilkt. Ja vien tu viņam tuvosies un viņam pieķersies, tas kungs tev nesalauž tāpat vien, viņš tev salauž, lai pēc tam izveidot no tev trauku, ko viņš pēc tam var lietot. Viņš grib tevī radīt liecību, lai tu esi staigājoša liecība. Un es nezinu, kam tu šodien ej cauri, bet uzticies viņam, jo tas kungs ir labs un viņš ir uzticams. Un bieži vien šajos laikos, kad ir grūti, kad notiek tas un notiek tas, tev rodās šaubas. Tu sāc uzdot tos jautājumus, kāpēc? Kāpēc? Vai tiešām Dievs tu esi labs? Lai, kad man negāja viegli, bieži vien bija tā, ka man likās, Dievs, es tā kā neredzu to tavu labo pusi šobrīd. Es neredzu tavu uzticību šajā brīdī. Bet viņš ir uzticams un viņš ir labs. Viņš ir uzticams un viņš ir labs. Arī tad, kad mums iet grūti, arī tad, kad ir bēdas, arī tad, kad ir skumjas, Dievs ir uzticams un viņš ir labs, jo viņš ir nemainīgs un viņš vienmēr būs uzticams un viņš vienmēr būs labs, lai arī kam mēs iesim cauri un arī ko mums ir jāsapstopjās. Viņš grib, lai mēs nonākam līdz tam punktam, kad mēs tiešām varam pateikt, pat ja man zem kājām pazudīs, pat ja viss man tiks atņemts, kungs, ar tevi man pietiek. Tas jau ir tas beig mērķis, ka tu būtu pilnībā viņam nodevies, ka tev neko citu vairāk nevajag. Ja tev ir viņš, tad tev ar viņu pietiek. Padomājiet par Ījabu, kam viņš izgāja cauri, kāpēc? Un tomēr viņš palika uzticams, un tagad viņš palika uzticams, viņam viss tika atjaunots un atdots atpakaļ vēl daudz vairāk. Bet viņš gāja cauri grūtiem laikiem. Un es gribu mūs visus iedrošināt, uzticēties Dievam arī tad, kad ir grūti. Uzticēties viņam, jo viņš ir uzticams un viņš ir labs. Un tas viss notiek ar mērķi. Tas viss notiek ar mērķi. Romiešiem 8. Romiešiem 8. nodaļa, no 28. līdz 29. pantam. Romiešiem 8, no 28 līdz 29, tur ir rakstīts. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēms darīt līdzīgus savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā. Mēs zinām, ka tiem visas lietas nāk par labu. Redz, visas. Grieķu valodā arī nozīmē visas. Šis vārds nemainās. Pilnīgi visas lietas nāk par labu tiem, kas viņu mīl. Un es nezinu, kam tu esi gājis cauri. Kādām grūtībām, kādām tumšām ielējām. Es nezinu,
kādas kļūdas tu esi pieļāvis, varbūt tu esi pagriezies nepareizi kaut kādās vietās, varbūt tu kaut kādas lietas neesi darījis vienalga kādas iemeslu dēļ, vai tās bija šaumas, neticība, vai varbūt tu gribēji kaut ko citu labāk darīt. Visas kļūdas, pilnīgi viss. Visas slimības, visas saistības. Katra grūtība, arī finansiālās grūtības, pilnīgi visu. Grieķu valodā viss arī nozīmē visas lietas. Dievs vērsīs par labu tiem, kas viņu mīl. Pilnīgi visu. Es nezinu, vienalga kāds grēks tu esi darījis, vienalga kādas kļūdas tu esi pieļāvis. Dievs to grib darīt. Vērst par labu priekš tevis. Tāpat kā viņš visas lietas vērst par labu priekš Jāzepa, to pašu viņš šodien grib darīt priekš tevis. To pašu viņš grib darīt pie tevis. Varbūt tev liekas, ka tu daudz laika esi pazaudējis, bet tu to esi pazaudējis, un tas tev ir nozagts, un tas tavā dzīvē ir nokauts. Redz, arī visas tās lietas Dievs grib vērst par labu, un viņš tev grib atdot atpakaļ daudz vairāk nekā tu esi pazaudējis. Ja vien tu viņu mīli. Ja vien tu viņu mīli, visas lietas viņš vērsīs par labu. Tāpēc nepastāv tāda lieta kā bezcerība, tad, jo tu esi mūsu kungā Jēzu Kristu. Jo viņš ir uzticams un viņš ir labs. Viņš ir labs un pilnīgi viss viņš pavērsīs par labu. Lai arī kas būtu noticis un lai arī kas notiks, stāv uz patiesības. Viņš visas lietas vērsīs par labu. Bet ir vēl viena lieta, kas man ir jāsaka. Arī šai rakstuvietā ir teikts, ka tavu reakcija vai tas, kādā stāvoklī tu būsi, diktēs arī šīs vētras iznākumu. Tas, kas notiek tavā dzīvē, tavu reakciju uz to, vai tavs stāvoklis tavās attiecībās ar Dievu diktēs to, kā tas viss izvērtīsies. Ja tu šodien izvēlies padoties, ja tu šodien izvēlies atkāpties, netiks viss vērsts par labu. Ja tu aizies no tā kunga, ja tu sāks šaubīties, uzdos tādus jautājumus, kāpēc tu to visu dari, un sāks neticēt un sāks ticēt maliem, ka Dievs nav labs, viņš nav uzticams, un viņš saka, bet viņš nepiepild, netiks vērsts par labu. Jo tas, kas ir vajadzīgs, lai viss lietas vērsts par labu, tev ir jāmīl tas kungs. Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas vērsts tiek par labu. Un ir ļoti grūti, tad, kad nāk pārbaudījumi, tad, kad tev jāiet cauri kaut kādām ciešanām un sāpēm. Bet tas, kas tev ir jādara, un šodien es jums gribu dot atslēgas, kā iziet cauri tumšām ielejām. Paliec mīlestībā uz to kungu un tuvojies viņam, es viņu klātbūtnē, veldzējies viņā. Veldzējies viņā. 23. psalmā ir rakstīts, es nebīstos, jo tas kungs ir ar mani. Es iešu cauri tumšām ielām, bet es nebīstos, jo tas kungs ir ar mani un viņš mīl mani, viņš grib rūpēties par mani, jo viņš ir labs gans. Viņš man sargā ar savu zīzli, viņš man sargā no lauvām, no vilkiem, bet tikai turies pie viņu un mīl viņu, jo tiem, kas Dievu mīl, visas lietas tiek vērstas par labu, neatkāpies. Pat tad, kad ir grūti un brīžiem būs šaubas un uznāks šie jautājumi, tad dzen viņus prom un atraidi. Un saka, mans kungs ir uzticams, viņš ir dzīvs, viņš ir par mani, viņš man mīl, viņš par mani rūpējās. Un arī, ko es šodien redzu, es izvēlos viņam uzticēties. Tā ir izvēle. Vai tu pastāvēsi uz to, ko viņš tev saka, vai ko tu redzi? Jo ticība nozīmē pastāvēt, tad, kad tu vēl neredzi. Tāpēc, ziniet, ir rakstīts, ka tikai pārbaudīt ticība ir uzticama. Jo, atnāks grūtības, kā tu zinās, vai tu turpinās ticēt vai nē? Tikai pārbaudīt ticība ir uzticama. Jo tikai tad tu varēsi zināt, ka tu tiešām būsi pastāvīgs, lai arī kas nāks tavā ceļā. Es gribu izlasīt vēl pāris pāns no 91. psalma. Pirmais psalms no 14. līdz 16. pantam. Un šeit tā kā runā Dievs. 14 līdz 16, 91. psalms tur rakstīts. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries.
Vēlreiz, tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries. Es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst man vārdu. Kad viņš man piesaugs, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgmūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Tādēļ, ka viņš man ir stipri pieķēries. Lūk, šī ir atslēga. Šī ir atslēga, lai iziet cauri pilnīgi jebkam. Bēdas būs. Bet Dievs tevi izglābs un cels godā, ja vien tu viņam stipri pieķersies. Un nonāksim līdz tādam brīdim, kad lai arī viss mums atņemt, kā Ījabam patiešām arī viss atņēma. Un tomēr viņš palika uzticams Dievam, un viņš teica, Kungs, ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi, viss no manis var tik paņemts, bet es palikšu uzticams tev, jo tu esi man visdārgākais, tu esi man visdārgākā pēle. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries tam kungam un nepadodies. Tu zini, kam tu ej cauri, kādām sāpēm. Šeit ir daudz cilvēku, kuros iekšā vēl ir sāpes. Arī manī. Un ir grūtības, un ir lietām jāiet cauri. Un lietas, kuras mēs redzam, un mums sāp. Un mēs skatāmies uz radiniekiem, dažreiz mums sāp, jo mēs redzam, ka neiet viegli, mēs redzam, ka viņi nav ar to kungu, un ir tādas problēmas, un kādam ir finansiāls grūtības, un viss tas, visiem kaut kas droši vien, kad ir, ka mēs ejam cauri, vainas sajūt, nosodījums, kāds varbūt vēl ir kāda atkarība, cīnās un netiek galā. Tas kungs saka, pieķeries man, stipri pieķeries man. Jo tikai viņš var atbrīvot, tikai viņš tev var dziedināt, tikai viņš dziedina salauztas sirdis. Tikai viņš, vien Jēzus Kristus krustā sistēs, kurš 3. dienā augšām cēlās. Stipri pieķeries viņam, stipri pieķeries tam kungam, nelaid viņu vaļā. Kādā citā psalmā ir rakstīts, ka viņš tev ņems aiz tavas labās rokas. Un tad ieķeries viņu labajā rokā un nelaid to vaļā, bet staigā ar viņu, lai arī kas nāk tavā ceļā. Un tu redzēsi, kā viņš tev izglābs. Un ne tikai izglābs, bet viņš tev cels godā, jo tu turpināji iet, tu turpināji cīnīties. Un varbūt kāds no jums šodien, jūs esat tādā tumšā ielajā, un jūs varbūt pat jūtaties slikti par sevi. Tas kungs grib teikt, bet jūs turpināt iet un jūs cīnaties, un lai arī kā iet, tas kungs jums šodien grib teikt, es ar jums lepojos. Jo lai arī kā gāja, lai arī kādu momentu bija, lai arī kā jūs cīnaties vēl joprojām ar kaut kādām lietām, un nav varbūt pat labi, kaut kādās lietās es lepojos, jo tu turpini iet, tu turpini cīnīties, tu turpini pieķerties, un tu nelaidies vaļā, jo ir grūti. Un, ziniet, viena ļoti laba lieta par Jēzu ir tāda, ka viņš zina, kāda ir kārdinājuma. Un tāpēc viņš mums visiem līdzjūt. Varbūt tev liekas, ka viņš uz tevi skatās tā no augšas uz leju un tā domā, ko viņš var visu laiku muļāties, ko viņš visu laiku var krist un krist. Viņš nekad neiekrita kārdināšanās, viņš to nekad neizdarīja. Bet viņš zina, kā tas ir. Un tad, kad viņš bija Ģedzemenes dārzā, viņš zina, kā ir piedzīvot stresu. Viņam bija tāda sviedra, kā asins plūdu, un zinātnieki saka, ka tas ir visaugstākais stress, un varbūt, panikas, viņam nebija panika, bet tāds līmenis, kāds var būt, kad tu sāc pat, tā kā tev sviedros asins, tu svīst ar asinīm. Nebija viegli viņam. Pilnīgi un galīgi nebija viegli. Zini, ko viņš priekš tevis izdarīja? Dievs pazemojās, viņš nokāpa no savu troņu, viņam tas nebija jādara. Viņam tas it nemaz nebija jādara, bet viņš izvēlējās to izdarīt. Viņš varēja iznīcināt šo zemi un debesis, viss, kas šeit ir. Viņš varēja vienkārši iznīcināt un radīt jaunu. Mūs visus iemest tēlē, jo mēs to bijām pelnījuši. Es biju pelnījis. Un visi šeit mēs esam grēkojuši, tāpēc viss mēs to esam pelnījuši. Bet ko viņš izdarīja priekš katru vienu no mums? Viņš pazemojās. Dievs izvēlējās pazemoties, viņš nokāpa uz zemes, nodzīvoja to dzīvi, kur mēs neviens nespējām, mēs kļūdījāmies, mēs kritām, mēs grēkojām, bet viņš nodzīvoja perfektu dzīvi. Un tad viņš tika mocīts, viņš tika sists, viņš tika apsmiets, iedomājies savas radības. Viņš varēja vienā mirklī vienkārši pateikt, tēvs, es vairs nevaru, un nosist viņus.
nezinu, ar zibeni vienalga, kaut kas viņš varēja izvēlēties vienkārši viņus iznīcināt vienā momentā. Bet zini, kāpēc viņš to neizdarīja? Viņš tam visam gāja cauri, viņš to visu izciet. Tevis dēļ. Tevis dēļ. Viņš tik sists, mocīts, apsmiets. Zini, saka, viņš bija tā sasists, ka tad, kad viņš karājās pie krusta, varēja redzēt viņa orgānus karājamies. Iedomājieties, kā cilvēkam ir jābūt sasistam, lai viņa orgānus var redzēt, kad viņš pie krusta karājās. To Jēzus izdarīja priekš tevis. Tad, kad viņš uz tevi skatās, viņš tevī redz tādu vērtību, ka viņš tam visam bija gatavs iziet cauri. Tādu vērtību viņš tevī redz. Tāpēc atmetīsim visas tās mazvērtības domas, atraidīsim to visu. Jo vērtība, ko tas kungs redz, kad viņš skatās uz tevi, ir tāda, ka viņš savu dzīvi bija par tevi gatavs sadot, ar savām asinīm par tevi samaksāt. Tāda ir tava vērtība. Tāda ir tava vērtība. Un vienalga, ko cilvēks saka. Es pat gribētu teikt, neuzrīkstēsimies par sevi domāt kā par bezvērtīgiem radījumiem, kuriem nav nekādas vērtības. Dievs nosaka tavu vērtību. Un tad, kad viņš skatījās uz tevi, viņš redzēja to cenu. Viņš teica, tu esi tā vērts. Tu esi tā vērts. Un tāpēc tas kungs grib tev palīdzēt. Viņš ar tevi iet cauri visām tumšajām ielējām. Viņš bija ar Jāzepu Potifara namā. Viņš bija ar Jāzepu arī tai bedrē, kur viņi iemet. Viņš bija ar Jāzepu cietumā. Viņš bija ar Jāzepu arī, kad viņš saņēma sapņus. Viņš bija ar Jāzepu, kad viņš viņu iecēla tai pozīcijā, no kuras viņš pēc tam varēja lietot, lai izglābtu tautas. Pieķeries tam kungam. Viņš ir uzticams un viņš ir labs un viņš tevi izvedīs. Vienalga, kam cauri. Izraels nonāca pie sarkanās jūras un ēģiptieši no aizmugurs. Zanās virsū. Skrien pakaļ, liekas, nav izējis. Viss, tur ir jūra un mūs brauc nogalināt. Viss, beidzies. Dievs, kāpēc tu tā dari? Kāpēc tu mūs šeit atved, lai mūs te nogalinātu? Jūra pāršķēlās, viņi izgāja un pēc tam viņi arī iegāja apsolītajā zemē pēc arī būšanas tūkstnesī, bet viņi iegāja. Un Dievs bija uzticams. Dievs vienmēr būs uzticams. Dievs savu daļu vienmēr izdarīs. Arī Kaspars teica, Dievs savas derības puses viņš vienmēr piepilda. Ko tu darīsi? Es jūs gribu aicināt stipri pieķerieties. Stipri pieķerieties. Pieķerieties tā, ka tiešām ir, ka jūs varat teikt, ka paņem visu. Man pietiek ar tevi. Man pietiek ar tevi, kungs. Rod prieku savā kungā tad, kad ir grūti. Slavē tad, kad ir grūti. Slavē tad, kad ir grūti. Pateicies viņam tad, kad ir grūti. Kad tu ej cauri tumšām ielējām, nezūdies un nekurdi par to, cik viss ir slikti un tas. Bet izvēlies celt altārus, kā piemiņu tam, ko Dievs pagātnē ir darījis, un slavē viņu par to, ko viņš jau ir, ko viņš pie krusta par tevi izdarīja. Jo, lai arī kam tu ej šodien cauri, pienāks diena, kad tu stāvēsi tur, un ja tu būsi stipri pieķēries, turpinās viņu mīlēt un tuvoties viņam, būs tas brīdis, kad tu skries, un jūs viens otru apkamsiet, un viņš tev teiks, tu esi mājās. Viņš mums aizgāja mājas sagatavot. Halleluja! Rod prieku savā kungā, jo viņš ir par tevi, un viņš tev mīl, un viņš par tevi rūpēsies, un viņš būs uzticams līdz galam. Iepazīst viņu. Iepazīst viņu. Tavs Dievs tev nekad neatstās. Tavs Dievs nekad tev neatstās. Un ir rakstīts, zenieties pēc manas valstības pa priekšu, pēc manas taisnības, un visas lietas tiks pienestas. Ja viņš tā saka, tad tā arī būs. Un viņš tev vedīs caur pārbaudījumiem. Un kaut kādā brīdī izskatīsies, pagaidi, tu man sūti tur, bet man pat nav naudas, ko es darīšu? Kā es tur izdzīvošu? Neuztraucies, dzenies pēc viņa valstības pa priekšu, viņš tev teica, ej, un viņš būs uzticams vienmēr. Vienmēr. Viņš par tevi grib parūpēties, jo viņš ir labais gans. Labais gans. Stāv uz patiesības.
Nevis tāds, kas visu laiku grīļojās, un katra vētra atnāk, un tad tu nokrīt, un katrs kārdinājums atnāk, un tad tu padodies šim kārdinājumam, un vispār nav nekādas pastāvības, un ir dubult dvēseli, un tad tu esi tāds, un tad tu esi tāds, un tad tu gribi to, un tad tu gribi šo. Pieņem lēmumu stāvēt uz patiesības. Tas ir tavs lēmums katru dienu, kad mēs pamožamies. Mēs katru dienu pamožamies un pieņemam lēmumu un izvēli pēc lēmumu un izvēles. Arī ko mēs domājam. Ziniet, vislielākais kara lauks, mēs daudz varbūt domājam par, es nezinu, vai cik daudz kurš domā, bet par atbrīvošanu. Mēs izdzenam ļaunos garus, un tur ir konfrontācija ar tumsu, un mēs lūdzam, un tad mēs konfrontējam tumsu, bet galvenais kara lauks ir tavs prāts. Jo ienaidnieks tev grib izšaubīt, viņš tev grib ieslēgt tādos cietumos, ka tu tici meliem, un tad tu Dievu redzi nepareizi. Tu tici meliem par Dievu, un tad tu viņam nevar uzticēties, jo tu esi noticējis meliem, ka viņš nav uzticams. Sātans nāk, un viņš mēģina sēt, viņš nav uzticams. Pasties, vai tu tiešām redzi to, cik labs viņš ir šai situācijā? Vai tiešām viņš tev nav atstājis? Kāda izskatās situācija? Uzticies Dievam. Izvēlies viņam uzticēties. Lasi Dievu vārdu, iepazīst to, kāds ir tavs kungs. Viņš ir tavs gans, viņš ir labais gans. Viņš ir kungs un ķēniņš, viņam nekas nav neiespējams. Viņš ir alfa un omega, sākums un gals, pirmais un pēdējais. Tavs Dievs ir Dievs pāri visiem dieviem. Nav neviens tāds, kāds ir viņš. Satver to. Un ja tu tici kādiem meliem, izmet to sārā pa durvīm un pasludini patiesību un slavē Dievu par to, kas viņš ir. Viņa žēlstība paliek mūžīgi. Slavē viņu. Stāv uz klints, kas ir Dieva vārds. Iepazīst viņu. Kā to izdarīt, kā mēs varam līdzināties Jēzum, kā mēs zinām, kāds viņš bija, izlasi. Dodies un lasi, dodies un meklē, dzenies pēc viņu, meklē viņu tuvumu, iepazīst viņu kambarī. Stāv uz viņu vārdu, stāv uz patiesības, jo ienaidnieks nāks un viņš mēģinās iesēt domas, viņš mēģinās iesēt melus. Un iespējams kāds no visticamāk, ka šeit ir cilvēki, kas tic meliem. Es domāju, ka es vēl iepazīstu patiesību, un jo vairāk patiesības iepazīstu, jo brīvāks es jūtos, jo pastāvīgāks es esmu, jo brīvāk es varu pilnībā paļauties uz viņu un uzticēties viņam katrā situācijā. Un tas bieži vien ir darbs, nograut tos melus, ka mēs ticam, un iesēt patiesību. Un šī ir patiesība par Dievu. Ne katra doma, kas ienāk mūsu prātā. Šeit ir patiesība. Un tāpēc ir šīs līdzības, ka Dieva vārds ir kā šis klints. Un kas notiek, ja mēs savu nāmu ceļam uz klints un nāk vētras? Mēs pastāvam. Tad, ja tu esi iesakņojies patiesībā, tu zini, kas tu esi Kristu, tu zini, kāds ir viņš, ka viņš ir varens Dievs radījis debesis un zemi, viņam nekas nav neiespējams, bet ne tikai tas, viņš ir arī tēvs, kurš tev mīl un kuram rūp katra lieta tavā dzīvē. Iepazīst viņu, un tad tu stāvēsi stingri un neviena vētra tev neizkustinās. Stāv uz patiesības. Un tas kungs tev tur. Arī kā Gins teica, tas kungs mūs tur savās plaukstās. Viņš tev grib turēt. Un nekas mūs nevar šķirt no Kristus mīlestības. Ja vien mēs paši neaizējam prom, ja vien mēs nepadodamies un neejam prom no viņa. Ja tu paliec un pieķeries, tu izies cauri visam, un viņš tev turēs savās rokās. Viņš turēs tev savās rokās. Un ir tāds ļoti īsts stāsts, ko es no savas draudzenes vienreiz dzirdēju. Es gribētu, ka jūs aizvērt savus acis un vienkārši iztēlojaties to. Ka jūs iztēloties to situāciju. Un es gāju pa sniegu, es brīdu, un bija tā sniega skaņa. Un es gāju, un es redzēju 4 pēdas. Tur vienmēr bija es un tas kungs. Un katru rītu mēs gājām pastaigā. Un katru rītu tur ir šīs viņa pēdas, un tur ir mans pēdas. Un es redzu šo sniegu. Un katru rītu, un viņš vienmēr ir tur. Viņš vienmēr ir tur. Ja es atnāku, viņš vienmēr tur ir, un viņš ir gatavs iet pastaigā ar mani. Un atkal. Un es eju,
Un es skatos, tur ej es, un tur iet viņš man blakus 4 pēdas sniegā. Bet tad pienāk diena, tas notika, un mans tuvākais pret mani sacēlās, mans brālis man kaut ko pateica, un man tur problēmas un tādas grūtības, un pēkšņi liekas, ka es nesaprotu, kas notiek. Un es pastos tai sniegā, un es eju šai pastaigā, un es redzu tikai 2 pēdas. Un es domāju, Dievs, tu man atstāji? Kāpēc tur ir tikai 2 pēdas? Tu man esi atstājis? Vai tu man esi atstājis vienu pašu par mani aizmirst? Vai tev ir vienalga par mani? Varbūt tu esi dusmīgs uz mani. Kas notiek? Un es dzirdu to ļoti labi pazīstamo balsi, jo viņš ir mans gans, un es savu avi balsi pazīstu. Viņš man saka, tās pēdas nav tavas, tās pēdas ir manējās, jo es tev nesu. Tās pēdas nav tavas, tās ir manējās, un es tev nesu, es turu tev savās rokās, un es tev nesu. Ne par ko neuztraucies, lai arī kas notiek. Es tev nesu, un es tev neatstāju. Tu man rūpi, es tev mīlu, un es vienmēr būšu ar tevi, viens stipri man pieķeries. Halleluja. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu esi mīlošs tēvs. Es tev pateicos, ka tu mīli katru vienu no mums, un ka tu mūs redzi, un ka tu nevienu neesi atstājis, un ka tu mūs turi savās plaukstās. Es tev pateicos, Dievs, ka tu esi Dievs, kurš mūs nekad neatstās, kurš mūs nekad nepametīs, bet ka tu esi Dievs, kurš mūs nesīs. Iznesīs cauri visam. Un es tev pateicos, ka tu mūs ved uz mājām, ka tu mums esi aizgājis mājas sagatavot, un ka tu esi mūsu mīlošais tēvs, kurš neskatās uz mums vien kā uz darbiniekiem, uz saviem kalpotājiem, ka mēs darbojamies un mēs darām to un mēs darām šo. Kungs, bet es tev pateicos, ka vispirms tu uz mums skaties kā uz dēliem un meitām. Es tev pateicos, Tēvs, ka tu mūs mīli un ka mums nav jānopelna tavu mīlestību, ka mēs nemaz to nevaram izdarīt. Es tev pateicos, Dievs, ka tu mīli katru šeit telpā un ka tu mūs mīlēji. Pirms mēs pie Tevs vēl bijām nākuši. Iedomājieties, no sākt gala mēs vienmēr skrējām prom no Dieva. Ēdens dārzā, kas notika? Ādams un Ieva sagrēkoja, un viņiem bija jāiet prom. Dievs viņus tur bija ielicis savā klātbūtnē. Viņš izraudzījās Izraēlu. Viņš teica, jūs būsiet man tauts, slēdz derību un savu derības pusi turēja. Bet ko izdarīja Izraēls? Cilvēks. Ko mēs kā cilvēki darām? Viņi aizmuka prom. Viņi aizgāja prom, viņi aizgāja pie citiem dieviem. Tad atnāca Jēzus. Un ko cilvēki ar viņu izdarīja? Mēs viņu piesitām krustā. Mums bieži vien liekas, ka Dievs man ir atstājis, viņš ir tālu prom, un ka Dievs ir kaut kur tālu prom. Nē, viņš vienmēr nāk pie tevis. Viņš vienmēr ir tas, kurš nāk un klauvē. Kādam varbūt liekas, ja es viņu atradu, nē. Viņš mūs atrada pa priekšu. No sākt galu mēs vienmēr sacēlāmies, mukām prom, un es arī tik daudz reizes izdarīju pretēji tam, ko viņš man teica. Tik daudz reizes gāju prom, un to es gribēju darīt, un to es gribēju darīt. Un tādas kļūdas es pieļauju, un šādas kļūdas es pieļauju. Un viņš turpina klauvēt, un viņš turpina izglābt, un viņš neļauj man no tilta nolekt, jo viņš turpina klauvēt. Mēs mūkam prom, bet iedomājies, Dievs mūs tā mīl. Mēs ejam visu laiku prom, bet viņš mūs tā mīl, ka viņš nāk, un viņš turpina klauvēt. Un viņš turpina klauvēt, un viņš nebeidz klauvēt. Jo viņš tā tev mīl. Kungs, es tev pateicos, ka tu esi labs Dievs, un tu esi uzticams, un uz tevi mēs varam paļauties. Kungs, un mēs gribam tev stipri pieķerties. Mēs gribam tev stipri pieķerties un nelaist tev nekad vaļā. Un es tev pateicos, ka mēs varam droši būt, ja mēs stipri tev pieķeramies. Jo tu mūs turēs, un nekas mūs nespēs no tavām rokām vairs izraut. Ja vien mēs stipri tev pieķersimies. Ja vien mēs katru rītu piecelsimies un pieņemsim lēmumu, un tas ir lēmums, kas jāpieņem katru rītu. Kungs, es tev mīlu, un es ticu sev krustā, un es gribu dzīvot tev šodien, un es tev izvēlos mīlēt ar visu, kas es esmu, ar savu prātu, ar visu savu spēku, ar visu, kas manī, es tev mīlu. Katru rītu, kungs, mēs gribam pieņemt šo lēmumu.
Kungs, mēs Tev pagodinam un mēs Tev slavējam. Dievs, es Tev pateicos, halleluja. Un piecelsimies visi kājās. Ja šis vārds uz Tev runā, Tu vari nākt un es arī lūksim par Tevi. Tu jūties tā, ka Tu ej cauri tumšām ielējām, varbūt Tev tāda sajūta, ka Tevī sāk zust labs un ilgs, bet Tevī tomēr ir tas sauciens, ka Tu negribi iet prom, Tu negribi, lai Tevī nomirst šī dzīvība, Tu negribi, lai Tevī nomirst šī mīlestība, ko tas Kungs Tev reiz deva. Varbūt tās ir cits grūtības, varbūt tā ir slimība, finanses, vienalga, kas tas būtu, nāc uz priekšu, mēs lūksim par Tevi.